nereti vecāki iedomājas, ka vispār nekad nedrīkst dusmoties, nekad tur nedrīkst nobļoties, nekad nedrīkst sabērt un tam līdzīgi. Nav gluži tā, ka ir iespējams izvairīties no dusmām, strīdēšanās, domstarpībām un tādām situācijām, ko mums negribētos darīt. Tieši tāpēc, ka, piemēram, mēs kaut ko darām virtuvē, pēkšņi kaut kas var nokrist. Mēs nekādīgi nevaram paredzēt, ka kaut kas notiks. Arī mūsu tādā psiholoģiskajā dzīvē mēs nevaram paredzēt to, ka kaut kas tā kā varētu notikt. Un var gadīties, kad ir bijusi tāda sagurusi diena un kaut kas ir sakrājies. Es negribu normalizēt to, ka ir ok katru dienu kliegt uz bērnu vai katru dienu bārties. Nē, tā nav, tas nav ok. Bet ir pilnīgi ok, ka kaut kādā brīdī rodas domstarpības, rodas arī apnikums, piemēram, ja bērns nekārto mantas, un vecāks arī sadusmojās. Un arī, piemēram, saka, ka tas ļoti kaitinoši, ka nevar sakārtot mantas, un var tās tā balss arī pacies.